Rīta kafija LV Svaigas aktuālas ziņas un no neziņas nemiņas. Rīta kafija LV Ho, 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 ho! Priecīgs Ziemassvētkus Riga TV 24 skatītāji, Rīta kafija.lv un Sarunas pie kafijas skatītāji, kā arī priecīgus svētkus visiem Coffee Tower klientiem. Šodien pie mums uz sarunām ieradies ciemos sabiedrībā diezgan plaši apspriestais, dēvētais, galvenais Saeimas atlaidējs Edgars Auziņš. Sveicināti, Edgar! Sveicināti! Par tevi daudz dzirdēts ir Saeimas atlaišanas ažiotāžu sakarā. Varbūt ar to arī sākam mūsu raidījumu un pastāsti, kā tas tā sanāca. Es jau tā domāju, jā, ka jūs man uzaicinājāt uz interviju rītkafija.lv, jo tika sabiedrībā šis jautājums diezgan aktualizēts, jā, un tā sanāca, kad es gribēju pirmo reizi, varētu teikt, dzīvē sajusties tāds atbildīgs, varbūt politiski iesaistīties kaut kādos procesos. Un pamožoties no rīta, es domāju, parakstīšos es par to Saeimas atlaišanu tajā brīdī, kad šis jautājums viss sakustējās. Un es konstatēju, ka es ar telefonu to nevaru izdarīt. Mans pamatdarbarīgs ikdienā, biznesā, mājās, darbā, visur ir telefons. Man pašam personīgi nemaz datora nav kā suga vispār. Tātad es visu daru ar telefonu. Un ja es ar telefonu, kurā es orientējos diezgan labi un es visus darbus veicu caur telefonu, es nevaru to izdarīt, tad man jau tādu sportisku, tādu interesi uzsit tas moments, kāpēc es nevaru parakstīties par šo iniciatīvu. Jo tur trūka vienkārši šī poga, kur piespiest. Es ņemu sievas datoru, lieku uz galda, domāju, esmu neatlaidīgs, es to izdarīšu. Eju iekšā caur visiem šiem te atkal autorizācijām ar visu, nokļūstu līdz tai vietai, atrodu, kur es varu nobalsot, vai iepšu parakstīties, pareizāk teikt. Spiežu šo pogu un izlaic paziņojums, ka nav iespējams parakstīties. Tātad mani tas tā sadusmoja, teiksim, tā varbūt pareizi. Un uzrakstīju rītakafijai.lv šo ziņu ar screenshotu par to, ka es to nevaru izdarīt. Paralēli tajā brīdī jau sāka internetā šī informācija parādīties. Mārtiņš Bondars bija jau ielicis informāciju par to, ka nevar parakstīties, un virkni citu cilvēku jau sāk šo jautājumu cilāt. Es Rīta kafijai saku, varbūt iefilmējam kaut kādu sižetiņu mazu, jo man gribās vienmēr būt atšķirīgam, es negribu būt copy-paste cilvēks, un tāpēc man tā ideja radās, ka mēs vajag kaut ko nofilmēt. Un nofilmēt, tieši tādu šo parādīt, vizualizēt, ka tas nav iespējams. Kāpēc? Un beigās tur sanāca mazliet tāds interesants tāda lavīna, varētu teikt, ar to, ka mana seja parādījās dažādos valsts medijos kā vienu no cilvēkiem, kurš vēlās atlaist Saeimu. Un tas ir tā ļoti interesanti, jo patiesībā es esmu gan iedziļinājies šajā jautājumā, un es nekādu Saeimu atlaist negribu. Šis mani vēlme parakstīties par to iniciatīvu bija tikai veicināt šādu kopības sajūtu latviešu cilvēkos un parādīt valdībai, ka ja mēs gribam, mēs varam būt vienoti. Un tas ir pilnīgi skaidrs jebkuram, ka nebūtu nepieciešams šobrīd atlaist Saeimu, jo tur ir dažādi juridiski aspekti, kāpēc ne pirmajā un pēdējā gadā to nevar izdarīt, ja šīs parakstu vākšana ilgtu gadu, tad mēs pat juridiski nemaz nevarētu šo procesu uzsākt. Tāpēc tas bija tā ļoti interesanti, ka mani pagriez tādā gaismā, ka es esmu tagad tas ažiotāžu skurinātājs un Saeimas atlaidējs lielais. Ja? Kaut arī es pilnīgi saprotu, ka Saeimu atlaist nav šobrīd nepieciešama, lai viņi turpina darīt to, ko viņi dara, un nākušās vēlēšanās mums būs iespēja varbūt kaut ko mainīt. Bet tu jau veselu sezonu vadi Rīta kafijas raidījumu Sarunas pie kafijas, kā arī smieklīgo bērnu raidījumu Mazs, bet liels.
Vai tu vari lūdzu pastāstīt, kā tev izveidojusies šī televīzijas cilvēka karjera, kā to pareizi nosaukt? Nu jā, labs jautājums. Kā es saku, zem guļoša akmens ūdens netek. Tātad cilvēkam, kurš ir patstāvīgā kustībā, nekad nevar zināt, kādu cilvēku viņš satiks uz ielas un kā tas cilvēks viņa dzīvi ietekmēs un izmainīs. Vai uz labu, vai uz sliktu pusi. Tas ir vienalga, bet galvenais, ka tas kaut kā ietekmēs. Un tieši šādi arī sanāca mums ar Rīta kafiju. Šī sadarbība, pirmā sadarbība mums izvērtās, kad mēs viens otru atradām sadarbības veicināšanai reklāmas jomā. Es kā Coffee Tower pārstāvis, Rīta kafija kā jauns uzlecošs portāls, kuram interesē sevi pozicionēt un parādīt plašākām sabiedrības masām. Un man uzaicināja uz pārunām par šo potenciālo reklāmas biznesa sadarbības modeli, bet acīm redzot, es kaut kā ar savu kaut kādu, es nezinu, personības, varbūt kaut kādu niansi vai ar savu runātīgumu vai ar kaut ko izraisīju tādu Rīta kafijas.lv vadības puišu domās, ka Auziņš varbūt varētu kaut ko kameras priekšā darīt, ja viņš tā runājās un tā. Un tad man nāca piedāvājums, kad Coffee Towers sadarbojās ar Rīta kafiju, un mēs dažādos Coffee Toweros filmējam sarunas ar dažādiem sabiedrībā, vairāk vai mazāk atpazīstamiem cilvēkiem, bet tie kuri kaut ko ir sasnieguši vai cenšas kaut ko sasniegt un vēlās būt tajā aktīvajā sabiedrības daļā, kas nevis mājās virtuvēs kaut ko tur apspriež, bet kas ir gatavi iesaistīties sabiedrības darbā. Un tā tas arī sākās, tas bija man bērnībā, acīm redzot, neiemācīja vārdu nē. Tātad es viņu cenšos izmantot diezgan reti, ja man kaut ko piedāvā, un es nemēģinu šo piedāvājumu nobeigt tajā stadijā, ka es pats domāju, ka es to nevarēšu. Tātad, ja kāds man piedāvā, piemēram, vadīt raidījumu, tad man vajadzētu paļauties uz to, ka tas, kas man piedāvā, ka viņš man ir saredzējis šo iespēju vadīt raidījumu. Varbūt es pats, es varu tur nobeigt šo ideju 1-2. Paškritisks cilvēks būdams, nē, nedarīšu to. Es neesmu aktieris, es neesmu žurnālists, es esmu parasts cilvēks, kurš vienkārši kuram ir viedoklis un kurš nebaidās runāt. Un tāpēc tas arī bija varbūt šis iemesls, kāpēc es tiku, jo bieži vien cilvēki vienkārši pasaka nē, pat nemēs nemēģinot. Man patīk lekt ar galvu tādā nezināmajā, un tas beigās atkal tā sniega bumba veļās arvien lielāk, jo tad, kad tu esi tajā sabiedrībā, tajā apritē, tevi pamana kāds, viņš kaut ko atkal tev piedāvā, vai tu negribētu tur kaut ko, ja? Uzfilmējam tur to, varbūt tur izdaram to, un ja tu neesi tur zvaigzne, kurš ar degunu mākoņus stumda, ja? Un tu esi pretīm nākošs un savu brīvo laiku, varētu teikt, velti kādām šādām te lietām, beigās, kā tas izvērtīsies, mēs nezinām, ja, taču. Darīšanas pēc, un tad jau redzēs, kā tas viss attīstīsies. Bet tu minēji raidījumu mazs, bet liels. Tas ir tāds pilnīgi krasi pretējs raidījumam sarunas pie kafijas, jo maz, bet liels ir ar bērniem. Raidījums ar bērniem, un atkal, ja mēs atgriežamies pie jautājuma, kāda man karjera, kāda karjera vēl nav, ja? Tas ir tikai es šobrīd daru, tāpēc, ka es daru. Bet man uzaicināja vienu raidījumu ar bērniem novadīt, jo bija dažādi cilvēki vadījušos raidījumus ar bērniem. Un es vienu raidījumu tiku uzaicināts novadīt, bet kaut kā es iepatikos bērniem, viņi tur sāka jau protestēt, ka viņi ne ar vienu citu nerunās tajās sarunās un tā. Un tad man prasīja, varbūt es vēlos vēl kādu raidījumu novadīt. Protams, atkal es nepasaku nē, un atkal es esmu kaut kādā jaunā projektā, un šobrīd es esmu patstāvīgs raidījumu vadītājs, mazs, bet liels, kur mums tikko bija pēdējā filmēšana Ziemassvētku pasākumam. Obligāti skatītāji, ieiet rītakafija.lv portālā, un tur pašā augšņā uzreiz var redzēt mazs, bet liels, spiežam uz viņu, tas novedīs uz veselu čūpu ar dažādiem smieklīgiem video par maziem bērniem reklāmu. Raidījumā tu esi saticies ar diezgan daudziem jau šobrīd
sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem. Un mans jautājums būtu saistīts ar to, vai tev ir kāds notikums, vai būt kāds no šiem viesiem ir palicis tādā īpaši spilgtā atmiņā. Kā tur Ziemassvētku esītis saka, ho, 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 ho! Protams, katrs no tiem, ar kuriem man ir bijušas sarunas, vai tas ir bijis mācītājs, vai tas ir bijis mākslinieks, vai mūziķis, vai fotogrāfs, vai politiķis, katrs no viņiem man ir kaut ko atstājis. Es nezinu, vai tā ir rēta, vai tas ir tieši otrādi kaut kāda puķīta, bet katrs man ir labāku padarījis, katrs tas cilvēks, jo es sāku saprast, kāpēc viņi ir nonākuši tur, kur viņi ir nonākuši, jo tas ir liels darbs. Neviens nepamožās slavens vai populārs vai pazīstams kādu rītu. Tas ir darbs. Un varbūt šis pats mans paņēmiens, kad es neatsaku. Tas arī daudziem šiem cilvēkiem ir pavēris dažādas iespējas, ka viņš neatsaka, ka viņš ir gatavs sevi bišķiņu veltīt, upurēt un iet un kaut ko darīt. Bet gribētos izcelt vienu. Ieva, čau! Ieva Adams bija viena no kolorītākajām personām, ar ko man bija sarunas. Tas bija viens no pirmajiem raidījumiem vispār. Mums raidījums dalījās tādās divos blokos, kad bija tā pirmā daļa vasarā, un tad otra daļa jau tā kā rudenī un ziemā. Un man jau likās, ka mēs ar Ievu Adams tā tīri forši parunājām. Man tas tāds bērnības, jaunības tādas atmiņas, kā viņa radio geiša bija, un es tur viņā klausījos un tā. Un tā diezgan interesanti un forši parunājām, man likās. Bet acīm redzot, Ieva tā nedomāja, jo viņa man pēc tam Facebookā tur tādu samazku spaini, tā mani bišķiņi. Bet ar to jārēķinās. Ja tu gribi sākt kaut ko darīt, un varbūt kameras priekšā darīt, kad būs daudz uzreiz cilvēki, kuriem ir viedoklis, un ne visiem viņš ir glaimojošs, mēs neapbižojamies, mēs to uztveram kā veselīgu kritiku, plānojam kādās skolās, kādos kursos iet, lai iemācītos darīt to, ko mēs darām, jo, kā jau es teicu, es neesmu ne aktieris, ne žurnālists, un man ir kā māku tā maunu. Latviešiem ir tāds teiciens, kā māku tā maunu. Un Latvija ir gana maza, lai varbūt šo varētu atļauties, jo es viņu salīdzinu ar tādu smilškasti. Latvija ir vispār tāda smilškasti, kurā var trenēties, jo pasauli. Mēs esam ļoti maziņi kripatiņi, mēs esam visā pasaulē. Un kas ir izdomājis, ka viņš ir baigā pasaules naba, tad viņš apskatās visuma uzbūvi, ja, un cik zemeslode ir maziņa, un tad mēs arī sapratīsim, cik mēs paši esam maziņi. Bet raidījums mazs, bet liels ir ar pilnīgi krasi atšķirīgu formātu. Kā tu varētu komentēt šo pieaugušo raidījumu un šo raidījumu, kur bērni ir galvenajā lomā? Kā lai pareizo vārdu izvēlās, katastrofāli nevar teikt, bet ļoti spēcīgs viedoklis. Liekas tā, ka ja tu strādā fizisku darbu, tu nogursti. Bet tad, kad ir šeit pat filmēšanās, vai tā ir stundas saruna ar kādu viesi, vai tas ir 2 stundas ar bērniem, mēs tur paprekoliemies latviski, sauksim atkal, ja? Tad liekas, kas tad tur? Bet īstenībā tam ir jābūt arī trenētam cilvēkam to darīt, jo tas nogurdina, tas morālais darbs, vai tas, es nezinu, tas nogurdina, tas nav tiešām vienkārši. Un tad es atkal spēju novērtēt aktierus, es spēju novērtēt komiķus, kuriem tas ir darbs, ka tas nav viegls darbs, tas nav ha-ha, tas ir mācās un studē un kaļ un iejūtās tajā tēlā. Tāpēc es aizbraucu no tēmas, bet jā, tēma maz, bet liels un pieaugušo. Tā atšķirība lielā ir tāda, ka pieaudzis cilvēks pasniedz to informāciju, ko viņš grib pasniegt. Bieži vien viņš ir ļoti tie, kas ir mācīti kā politiķi un žurnālisti, viņi ļoti sevi ieliek konkrētos rāmjos, viņi neko lieku nepateiks. Viņš pateiks tikai to, kas viņam ir jāpasaka, kā viņš grib sevi parādīt publikai. Ar bērniem ir pilnīgi pretēji. Bērnam ir jānoķer tas brīdis, lai viņš nejūtās, ka viņu filmē. Un tai brīdī viņš atverās, un tad nāk ārā tas patiesais cilvēks, jo var novērot bērnam, kurš jau, tāds jau tur 9, 10, 11 paliek, viņš jau arī sāk
manipulēt, mānīties, šmaukties un visādi savādāk ieregulēt lietas, kā viņam patīk. Jo viņš ir mazāks vai viņš aizmirst, ka viņu filmē, viņš ir tik dabisks, un tas arī ir tā maz, bet liels raidījuma doma un tēma. Ļauties tam bērnam, lai viņš ir bērns, lai viņš vēl nav ielikts tajos pieaugušo rāmjos, kad mums ir par to dzīvi kaut kā jālavierē. Tāpēc tā lielā atšķirība divos vārdos, kad pieaudzis cilvēks, viņš stāstīs to, ko viņš grib stāstīt, bērns stāstīs to, ko viņš domā. Tā ir tā galvenā lieta, un tāpēc ar bērniem ir ļoti smieklīgi. Kāda ir starpība starp pieaugušajiem un bērniem? Jā, ar tiem bērniem tas ir tāds, kā lai saka, no vienas puses gribētos, lai bērni mainās, lai ir daudz dažādu bērnu pamēģina sevi kameras priekšā, jo tas atkal kādam bērnam var izrādīties liktenīgs gājiens, un viņš var kļūt par, es nezinu, nākošajā kastingā kādā bērnu filmā tikt par aktieri. Ja? Nevar zināt, kā bērnam iepatīkās tas, ko viņš dara. Tātad es skatos uz šo lietu divējādi. Tātad būtu interesanti, ja tie bērni mainītos, bet ļoti grūti no šī bērna dabūt to atklātību ārā, kad viņš ar svešu onkolu sēž un kaut ko runājās. Tie, kas mani jau pazīst šobrīd, tie bērni, kas jau vairākas raidījumus ir filmējušies, viņi jau nāk, viņi jau nevar sagaidīt, ka auziņš satiks, auziņš kaut kāds jautājums paprasīs, kaut kas būs smieklīgs, kaut kas interesants. Un tad no tā bērna var vairāk kaut ko noskaidrot, viņa viedokli tādu patiesāku. Viņš pat var acīs redzēt, ja jūs skatāties maz, bet liels raidījums, var redzēt bērnam acīs, ka viņš sāk domāt. Viņam pēkšņi tur, es to neredzu, es ar bērnu runājot, es to neredzu. Man liekas parasti, kad mēs nofilmējam, ka tur nebūs vispār ko paņemt no tā raidījuma. Bet es esmu ievērojis tagad, ka tad, kad es novēršos no tā bērna, vai planšetē tur nākošo bildīti meklēju, vai pierakstu kaut ko, ko viņš tur ir teicis, tai brīdī es redzu, ka bērns pilnīgi izmainās. Viņš jūt, ka uz viņu neskatās, viņš aizmirst, ka viņu filmē, un viņš sāk teikt to, ko viņš domā. Un tā ir tā foršākā feature tajā raidījumā ar bērniem. Auziņš un zvaigžņu slimība. Zin kā, man es tāds aktīvs bijis un pareizi teicu skolas laiks. Man bija viena zvaigžņu slimība, es nopietni atzīšos. Man vecāki izšķīrās tad, kad es mācījos 6. klasē. Un man bija jāpārbrauc ar mammu un brāli dzīvot uz Saldu. Un es Rīgas puika sāku mācīties Saldus internātu pamatskolā. Un tad man bija pirmā zvaigžņu slimība, jo tiešām man meitenes pievērsa ļoti daudz uzmanības. Tas man bija mans pirmais darbs, pirmais biznesa skolas kioskā bija pārdevējs. Tas bija tas laiks, ka skolā citi bērni varēja pat savus tirdzniecības vietas atvērt, un es strādāju pie viena puiša kā skolas kioskā. Un tad lielākais pirkumu daudzums bija, ka meitenes nopirka un uzdāvināja man. Tā meitenes tajā laikā izrādīja simpātijas 6., 7., 8. klase. Tas bija tas laiks, kas mani pilnībā izmainīja. Es agrāk biju Rīgā viens no. Rīga ir ļoti ar lielu konkurenci. Tātad es gāju tautsdeju ansamblī Uguntiņu, dejoju skolā, un tu esi viens no. Tur auziņš ir kampaņie, ja? Tur viss ir vienlīdzīgi, varētu teikt. Un tajā vidē izsisties ir diezgan grūti pamanītam palikt. Bet tad, kad tu aizbrauc uz tādu provinci, teiksim, un varbūt vēl ne uz tādu top skolu, kas ir pilsētā, bet uz vienu no tādām zemākajām skolām, kaut arī ļoti kvalitatīvām, tu pēkšņi sajūties, ka tevi ievēro. Tu vislabāk krieviski māki no visas skolas runāt. Tu esi tomēr savādāks, jo tu nāc no Rīgas, kas ir liela, aktīva pilsēta, un tu esi pieredzis pie daudzām tādām pilsētnieka lietām. Pēkšņi tu esi tādā mazā pilsētā. Ja? Tas bija tas pirmais. Es nezinu, vai tā bija tāda īsti zvaigžņu slimība, bet laikam bija tajā laikā man bija, jo es strādāju skolas kioskā, man bija nauda, es varēju cigaretes pirkt, jā, visi, es no 9 gadiem pīpēju. 9. klases es pīpēju. Viss kaut kas ir paprovēts tajā dzīvē un pamēģināts, bet es kļuvu par tādu no parasta vidusslāņa cilvēka, es kļuvu par tādu pamanāmāku cilvēku, jo es esmu trāpījis vidē, kurā es ikdienā nedzīvoju. Un tas savukārt atkal man ļāva iestāties kādos pulciņos kaut kur, jo man tā salikās, ka es varu, mani pamanīja, tā tad es varu. Ja? Un tas tā lēni gari varbūt arī no bērnības vilkās līdzi. Tāpēc es saku, vienalga, kas notiek šajā dzīvē, vienalga kas,
šķietami slikts. Iespējams, tas nav nekas slikts. Kāds es būtu cilvēks, ja man vecāki nebūtu izšķīrušies, tad, kad es mācījos 6. klasē, kur tēvs bija diezgan autoritārs, un es nevarēju tur savu viedokli izpaust un kaut ko. Un kāds es būtu cilvēks tad, ja viņi nebūtu izšķīrušies, un es nebūtu pārbraucis uz saldu, kas man pilnīgi vidi pamainīja, to mēs nevaram zināt. Un tad, kad cilvēks iet un viņš salauž kāju, un viņš domā, tas ir ļoti slikti, ja pasaules gals ir gandrīz klāt, tad viņš nevar zināt. Varbūt nākušo krustojumā mašīna viņa būtu notriekusi, un viņš tika paglābts ar to lausto kāju. Tāpēc dzīvot arī ir daudz vieglāk, ka tad, kad ar tevi notiek šķietami kaut kas slikts, tu mēģini padomāt par to, kas varētu notikt, ja nenotiktu tas sliktais. Mašīna nepielaist no rīta vairāk. Viss, aķīts tukšs, jāsauc taksis ir vai jākāp sabiedriskajā, jābrauc kaut kur. Tu taču nezini, kas būtu, kad tu brauktu no tā parkinga ārā ar to mašīnu. Varbūt fūra tev nones vienkārši. Kā mēs to varam zināt? Tāpēc mans tas dzīves moto šobrīd ir šāds, kad daram, cik labi vien varam. Ja ar mums kaut kas slikts notiek, neuztveram to, ka tas ir kaut kas slikts, uztveram to kā mācību, kā paraugu stundu, pastīties uz lietām, varbūt no malas bišķiņu, piebremzēt to skrējienu, jo dzīve ir tāds liels skrējiens, tīpaši Rīgā. Varbūt tu vari pastāstīt, kāda ir tava ikdiena, kopš tu esi sācis vadīt raidījumus? Jā, tā ir tā viena lieta arī šobrīd, ko bieži cilvēki man prasa, kā es visu spēju izdarīt, paspēt. Bet tad, kad es esmu sarunājies ar šiem sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem, viņiem ir radies šāds jautājums, jo no malas kaut kā liekas, ka tas cilvēks ir visur, viņš dara visu kaut ko un tā tālāk. Bet patiesībā jau, ja to dienas grafiku tā skaisti saliek un laiku lieki netērē uz darbībām, kuras var nedarīt, vai, es nezinu, tur tāpat pļāpāšana ilgā, vai kaut kas tur ar katru papļāpā 10 minūtes ilgāk un visu, un tu dienā stundas nozadzi savam laikam. Tāpēc smuki sakārtojot savu to grafiku, un tāpatās ir filmēšanās laika, ka mēs zinām, kurā dienā mēs filmējam, kādā laikā mēs filmējam. Tātad visi darbi, tie, kas ir jādara, viņi ir apdarīti tad, kad viņi ir jādara. Un ja tu jautā, ko es daru tā kā ikdienā, tad es esmu autors tādiem projektiem kā Partībus, ballīšu autobus, Partībike, ballīšu velosipēds, kas pa Vecrīgu braukā. Un šobrīd lielais projekts ir Coffee Tower, kur es jau minēju, kā mēs vispār ar Rīta kafiju satikāmies un sadarbojāmies. Tāpēc šīs lietas ir tās mans ikdienas darbs, plus man ir ģimene, kam arī ir laiks jāvēl. Un noskatījos filmu Krustāvs, kur ir viena no pamatvērtībām ģimene. Un tāpēc es arī iespaidojoties gan no cilvēkiem, ko es satieku, gan no tā, ko es mācos ikdienā, es arī pilnveidojos. Kaut arī man ir 35 gadi, un varētu likties, ka es jau esmu gana gudrs. Bet tā es domāju, tad, kad man bija 12 gadi, man likās, ka es esmu gana gudrs. Tad, kad 18, man likās gana gudrs, 20 gana gudrs, 25 gana gudrs, un arī tagad varētu padomāt, ka tu esi gana gudrs. Bet kā mēs zinām, cilvēks, jo vairāk viņš zina, jo vairāk viņš saprot, ka viņš neko nezina, vai kad ir vēl daudz ko citu uzzināt. Tāpēc man gribās teikt, ka ikdiena paiet mācoties dzīvot, jo nav grāmata par to uzrakstīta, kā dzīvot katram individuāli. Un ko tu novēlētu mūsu dargajiem skatītājiem 2017. gadā? Skatītājiem es gribētu novēlēt, mazāk runāt, vairāk darīt. Šobrīd ļoti aktuāli ir šī, kā lai saka, to, kas pa pieaugušiem minēja. Skatās acīs, bet aiz muguras ar dunci. Ja. Kas citam bedri raks, tas pats tajā iekritīs. Tas ir mans šis novēlējums. Dzīvot tā labi, tā, lai es tā kādreiz ar pa sevi. Es arī esmu eņģels. Ja. Es taču tā padās esmu. Ir dusmīgs, visādi savādāk man ir gribējies Redeli palīdzināt bišķiņ. Bet, jo vecāks tu paliec, jo sāc izvērtēt tās lietas, un tad tu padomā, kādu labumu tas nesīs, kāda jēga tev ir tu tagad kaut ko internetā uzrakstīt pretīgu. Kur ir tas labums? Tagad tu savu, krāniņu pagarinās ar to, ka tu tur uzrakstīji to pretīgumu. Ja? Bet tas nāk ar laiku, varbūt skatās kāds jaunāks un sāks izvērtēt arī, kā viņš uzvedās ikdienā. Ja? Jo labāki cilvēki jau mēs nepaliekam, ja mēs citus
apvainojam, intrigas vedam, kaut ko pasakam vai kaut ko aiz muguras aprunājam. Pēc kam tas ir vajadzīgs? Katrs domājam pats par sevi, katrs daram, strādājam un viss. Kopumā būsim forši cilvēki. Un jā, es domāju, ka mums raidījums atkal ir noslēdzies. Paldies visiem skatītājiem un novēlam jums priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Rīta kafija LV.